Nezinātājiem tā uzreiz atrast Riņu kalnu būtu pagrūti un arī nepateikt, ka šis priežu pudurs pie Salatas iztekas glabā savā ziņā unikālas vēstures liecības. Šajā vietā pirms apmēram 5000 gadiem, un bišķiņu vairāk, 5000–6000 gadiem cilvēki ir dzīvojuši, ēduši. Un šis viss pakalniņš, kādreiz viņš ir bijis mazs pakalniņš, nu, viņš ir stipri izrakņāts arheoloģisku izrakumu gaitā. Bet viņš ir bijis izveidojies mēram 1 metru augsts, tas šis kalniņš no sadzīves atkritumiem, ko akmens laikmetā cilvēki ir metuši ārā ēduši, un tad gliemežvākus, viņi acīm redzot upes un gliemenes ēdušas, zivis ēduši. Uzmanīgāk ieskatoties meža iemītnieku raktajā salās, jau arī ir redzams šīs pagātnes liecības. Tad var redzēt. Īstenībā, droši vien, ka, ja parakātos, tad arī kaut kādas keramikas lauskas varētu atrast. Šis piemineklis ir tāds vienīgais patreiz atklātais, varbūt ir, bet ir šāds uzkalniņš, kur cilvēki dzīvojuši un gliemežs upē. Viņi ir pilna zeme ar gliemežvākiem, te bebrus ķēruši, zīves makšķerējuši, un viņiem dzīvojot ir uzklājies tas uzkalniņš. Un tāds, to sauc par virtuves atkritumu uzkalniņiem. Rietuma Eiropā viņi gar Atlantijas okeānu ir un Zviedrijas garmālu un visur ļoti pazīstami, bet Baltijā šis pagaidām ir vienīgais. Burtnieku ezera apkaimē jau vēl viens unikāls vēstures liecinieks – Zvejnieku kapulauks. Abi šie arheoloģijas pieminekļi liecina par to, kā Latvijas teritorijā ienāca mūsu attālākie senči. Sākumā viņi par lielām upēm, par Lielupi, pa Ventu, pa Daugavu ienāca no dienvidiem paši pirmie Daugavas krastos. Un tad viņi izklīda gar ezeriem. Tad klimats mainījās, kļuva siltāks, sauga meži un protams, dzīvnieki un ezeros zīvi bagātības. Un tad viņi nogrupējās ap ezeriem. Šo akmens laikmeta apmetni atklāja vācu baltu vēstures pētnieks grāfs Zīvers, kurš pirmais jau 19. gadsimtā te veica izrakumus. Izrakumus pēc tam te veikuši arī citi vācu baltu pētnieki, un izrakumi tika veikti arī vēl nesen, 2011. gadā. Toreiz pētnieku darbs vairāk bija pārliecināties, vai šeit pēc daudzajiem izrakumiem ir vēl kas palicis, kas varētu sniegt ziņas par šo laiku. Izrādījās, ka šis biezais slānis, tur, kur viņš nav agrākos izrakumos pārjaukts, tur viņš faktiski sastāv no tādiem plāniem slānīšiem. Kad ir, teiksim, slānītis ar gliemežvākiem un kauliņiem, un pamatā zivju kauliem, tad ir, teiksim, virs tā ir slānīts varbūt ar degušiem gliemežvāciņiem, degušiem kauliem, tad atkal ir kaut kādi nedeguši materiāli, un tā viņš ir tā kā tāds tortis, tādi plāni slānīši. Un mums liekas, ka tas ir tā, ka katrs šīs slānītes varētu būt palieks no cilvēka darbības viena gada laikā vai vienas sezonas laikā. Tas nozīmē, ka katrā šai slānītī tas materiāls, ko cilvēki ir atstājuši varbūt daži mēneši, varbūt gada laikā. Tad es dodu tādu ļoti, tādu skatu uz pagātni ar ļoti augstu izšķirtspēju. To, ko te vēl glabā zeme, arheologi cer izpētīt pēc pāris gadiem, kad plānoti kopīgi arheoloģiskie darbi ar Vācijas pētniekiem. Bet tagad, talkojot, Latvijas arheoloģijas biedrības dalībnieki vēlas sakopt Riņu kalnu, to attīrot no krūmiem. Jau pagājušajā gadā mēs iedibinājām šādu tradīciju, kad mēs izvēlamies 1 gadu arheoloģisko pieminekli. Un pagājušajā gadā tas bija Veckuldīgas pilskalns, šajā gadā šis ir Riņu kalns, tāpēc, ka vairāk iemeslu dēļ mums bija balsošana, un šis piemineklis nosacīti uzvarēja tādēļ, ka tas ir pirmais piemineklis, arheoloģijas piemineklis, kurš ir iekļauts Latvijas pieminekļu sarakstā, aizsargājumā pieminekļu sarakstā 1923. gadā. Ja es nesamelojos, varbūt cits kāds arī. Tad viņš ir unikāls ar to, ka tas ir vienīgais, vismaz noteikti šajās, man šķiet, tuvākais ir Dānijā. Tad attiecīgi mūsu reģionā šis ir vienīgais tāda veida piemineklis vispār. Latvijas arheologu biedrības iecerēs ir arī pie Riņu kalna izveidot informatīvu planšetu ar ziņām par šo vietu. Un tā tad arī te vēlreiz atgriezties, lai veiktu pētījumus.